Čau visiem! Šitai video mēs parunāsim par to, cik tev Norvēģijā izmaksā, ja tev pieder automašīna. Tev interesē, cik ilgi tu vari braukt ar mašīnu, kas ir reģistrēta Latvijā, cik izmaksā apdrošināšana, kā te notiek tehniskā apskata. Turpini skatīties, bet, protams, pirms galvenās tēmas paskatāmies, kas jauns ir manā dzīvē. Atceries, ka es lejā esmu salicis timecodes, ja tev nepatīk skatīties, kā man iet ikdienā, tad pa galveno tēmu tu jau vari pārlekt uzreiz pa taisno. Šefs atkal nopircis jaunu dzīvokli, kur mēs te pārtaisīt atkal Farnes stilā. Ritīgi forši liela veca ēka, reku. Te forši kamīns, šito istabu mēs centīsies saglabāt pēc iespējas oriģinālāk. Reku vēl visi šitie foršie. Kādreiz ir bijusi baigi bagātā ģimene. Šito istabu mēs atcentīsies visu saglabāt te vēl. Un tad mēs ies daļā, kur Raimonds jau vārdas. Kur bijušā virtuvē Raimīs jau vārdas. Kā jau viss tajā laikā sadzinuši spūnu. Wow! Te izrādās durvis ir bijušas. Nekurien? Šitai pusē nepateiks, jā. Regulē vēl! Tā ir tāda mazā guļama istabiņa. Nezinu, ko viņi te iepriekš ir darījuši. Izskatās tā kā kāds vienkārši avots spēlējies mazs bērns. Tad ir mazā točiņa. Bet prikols, ka tieši pretī ir otra toaleta un duša. Tā duša šādā, es teiktu, ka dīvaini tā duša izskatās. Šita bija diezgan forša guļama istaba.Eko pat visi šitie te kādas zvaigznājas atpakaļ priekšā. Bet, tos mēs viss ravēs ārā. Kas ir prikols? Ako ir grīdi. Viņi uz vēl viens grīdis. Un tur apakšā ir vēl viens grīdi. Nezinu. Karačā 3 līmeņos grīdi točno teikt. Kas ir baigi interesanti. Kā jau vecā mājā, te visi neskapēc pazemināts. Bet mēs kaut kādās vietās visticamāk to raus ārā un būs augstie griezt atkal. Tā kā jā, Farnesei jauns interesants projekts un... Nav Farnesei? Labi, Bulsai, tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi, bet viņš tiks pārveidots Farnes stilā. Mums ir jauns un interesants projekts, kam viņš īsti pieder, tas jau nav skatītāji uzdevums un jautājums. Un vēl šitādi maziņi terasīti viņiem te pienākas. Un šitā skaitās vēsturiskā ēka, tāpēc tu nevar tāpat vienu visu ņigu noārdīt. Bet, forši, patīk. Kaut kas inčīgs, kaut kas jauns, savādāks. Un, protams, strādājot objektos ir daži mīnus. Piemēram, to, kā objektā visur ir viss netīrs, viss mēbeles izrauts un jāēd mašīna. Īstenībā šī tā daļa, kad man visvairāk žēl, jo visi daudz maz dzīvojam, daudz maz normāli, bet mums ir jāizārta pa priekšu, jāizmēs un viss jāuztais smuku. Tā kā jāsāk iet, mēs kaut ko izārta. Un lai taupītu laiku un naudu, jo laiks viņiem te točna nauda. Uz veco grīdi pat nav kailīs ņēmuši nost. Viņi reku jauno grīdi palikuši līdz kailītei un pēc tam tāda maziņa kailīte pa virsmu. Es tā kā loks mēģinu noplēst nost šito kailīti, nesaprotu, kāpēc man viņi nenāk. It kā es pats tā vienreiz pat darījis, bet es pat neiedomāju par tādu variantu. Virtuvi izrāva, to sienu norāva. Atklājas, ka te augsti griezti. Te vēl taks man jāsazinās, lai viņš izvērtē, kas te ir noņemams, kas nav. Bet idejiski šefs grib, lai šitie visi augstie griezti iet arī šitie te. Un te pie galvenās ieejas, lai tas lielais wow efekts, ka ienāk iekšā un uzreiz ir ritīgi augstie vecie griezti. Mēs atklājām, ka šitai te virtuvi liekot, viņi nozāģējuši šitai pusē.
Te būs jānozāģē un jāuztais no lāgas uz lāgu. Ja nē, grīdi šūpājās. Šitai noliek lāzeru, viņam ir attālums no grīdas 12,5, pa vidi 14, un tur pie mazās guļamistabas durvīm ir 9 cm. Kā jau visām ēkām, kas ir celtas 1850. Tā. Kroči ritīgi veci šitā māja. Kā jau visām vecām ēkām, te ir daudz un dažādas problēmas. Skats pa skatu, tā neko, vai ne? Pus Tonsberga var redzēt. Nu, ok, šī nav Tonsberga, šīs skaitās Kalpnes motoru jau. Šodien jāizrauj ārā šitā grīda. Un šitā te mēs arī domās, ko darīt. Te arī visur augstie griezti ir. Ir darbs daudz un skatīsies, kā tas viss iet. Izrādās otrā stāvā ir vēl viens dzīvoklis nopirkts šefs. Tā kā būs interesanti. Tā kā Sanlatvietis pacēd un citiem dod. Svaigi kūpināts paškūpināts svaigais luņķis. Šefs nopirka jaunu sprinteru, bet, nu, ja godīgi, Crafters ir labāks. Jo te ir tik daudz tāds nevajadzīgs features, bet, nu, priekš darba nevajadzīgs features, bet ķipa, kas ir wow, bet tai pašā laikā tā noderīgs sīkumiņi ļoti daudz atkal trūkst. Piemēram, pēc izstāst, kāpēc man darba mašīnai ar automātu vajag šitās stulbās lapiņas, lai pārslēgtu ātrumu. Būtu labāk par to naudu ielikuši normālu ekrānu. Ja tā ir arī backup kamera, tad šitādai mašīnai, man liekas, tas ir pazars šitādi ekrāniņi maziņi. Sevišķi mūsdienās, cik tas ekrāns reāli izmaksā $20, 30. Crafterim arī baigi labā sistēma, ka aizmugurējās durvis tu arī vienkārši attaisīt, tā kā vienkārši durvis vaļā, un tad tu paņem tādu puļķīt malā, un tu viņus var pielocīt pie sāniem klāt. Mercedesam nav. Šitam redz, te ir augstie griezti. Neskapēc es te varu aizsniegt, es pat nevaru aizsniegt ar roku griezts. Crafterim tur nāk no kravas nodalījuma te pāri, un attiecīgi no kravas nodalījuma tur var salikt visādas stropes, segas, nu tāds noderīgs sīkums, kas tev vienmēr tāpat ir vajadzīgi. Ar šitam brīnumam ir forši augsts griezts, tā kāds tolks, man atkal nav kur strops un viss pārējos. Tas ekrānis ir tā jau maziši un vēl ir nost. Kas viņam ir ultra superīgi, ja šitā zona apkārt parādīt, un tikko es pagriežu stūri, viņš uzreiz parāda. Un tā ir ritīgi krūts feature. Cena ziņā tāda sprinteris ir pa kaut kā 25,000 eirika. Nu, šī ir viena no top komplektācijām un 4x4. Crafters sanāk pa 25,000 eirika lētāk nekā šitās. Un kas man nenormāli? Nu, vienkārši nenormāli tracina. Šitas te pakāpiens ir smuki izgriezts ārā. Bet, ja tu gribi maksimalizēt savējo telpu, tu gribi šitai te nolikt kādu mēbeli, ar tev viņš jau sverās pār vai krīt vai uz šito kanti aizķerās un, kroči, tu reāli pakās telpu. Šitā apdara arī, nu, blin, piedod man, tas tā kā vecs krievu virtuvi izskatās, nevis tā kā Mercedes. Jau Mercedesam tu pa viss maksā. Reku, šitie te piņķi kļuškas, lai pārlikt strops kaut kur citur pieāķa. Šis ir papildus bonus, tas neietilps cenā, tas viss ir jāpērk. Un, protams, šitie stūrīši, varbūt tas vairāk man kā galdniekam besī, bet šitie stūrīši arī it kā stūrīts, ok, es vēl pieņem, bet tā stulbā skrūva torči ārā. Es uz to skrūvi, cik mēbeles jau saskrāpēju. Forši, ka viņš ir plakans, bet tai pašā laikā viņš ir dīzel plakans uztaisīts. Es tāpat paņēmu jaunu mikrofonu Sennheiser. Nav baigi dārgais, bet, nu, vajadzētu būt daudz labākai skaņai. Tagad mašīnā ventilātors jūs pilno. Tagad jūs dzird parasto skaņu. Un tagad jūs dzirdat Sennheiseru. Vai. Uzreiz uzķēr. Nu, kāda ir atšķirība? Tagad ir Sennheiser un tagad ir parastā skaņa. Ir kaut kāda atšķirība. Cik es skatījos testos, Sennheiseram bija baigi izteiktās augšas un diezgan laba vēja aizsardzība. Pat vēl nav uzmauks šitas te vēja, kā viņš saucās, dead cat, beigtais kaķis. Aizsargā nav vēja kaut ko. Un tagad uzvilksim mēs.
salīdzinu šito lēto Sennheiser mikrofonu ar to, kas man iepriekš bija, tad video pa fermām skaņa bija šitādā. Es principā gandrīz jau biju gatavs izmest ārā, tur, kur ir vējš, tur vispār nekas nebija saprotams un nebija dzirdams. Es tagad pirmo reizi apskatīju tikai to video, ko es biju safilmējis vakar uz tilta mašīnām runājot. Es arī pie viena notestēs, kāds ir mans jaunais mikrofons, jo tas, kas man ir šitie te, tas būs backups. Un, kā jūs paši var dzirdēt, tur var dzirdēt bišķiņu mašīnas, bet pārsvarā dzirdēt man un man balss. Tā kā, jā, es esmu ļoti apmierināts. Lai gan priekš Sennheiser šitas skaitās reāli lētais gals. Viņš gan man izmaksāja kaut kādi 70 eiro, bet priekš Sennheiser mikrofoniem šis ir lētais gals. Es kā vienmēr gribu uzlabot video kvalitāti un skaņu, lai man pašam būtu prieks to, ko es daru. Šīs dienas sērija būs pa mašīnām un transportu Norvēģijā. Kur vēl labāk vieta, kur ierakstīt pa mašīnām kā krustojumā. Un, protams, salīdzinoši Norvēģiem ir daudz vairāk naudu nekā latviešiem. Tāpēc arī visa autoparks šeit ir daudz jaunāks nekā Latvijā. Bet tas arī nenozīmē to, ka te visas mašīnas ir jauns. Te ir tāpat veci lūžiņi, tā kā kāda es braucu, ne? Un te, teiksim, ļoti daudz uzskata, ka mašīnu nevajag mainīt, kamēr viņi nav salūzus, vai arī kamēr tev nevajag ieguldījumus viņos baigos veikt. Remontēt mašīnu šeit ir dārgi, jo servis maksā ap 120 eirikiem aptuveni stundā. Tādēļ var gadīties, ka, teiksim, varbūt tavs vecais lūzums ir lēts, lai nomainītu kaut kādu sarūsējušu amortiņu, tā darba cena var sanākt dārgāk nekā tavu pusmašīnas vērtību. Tāpēc ar veciem lūžņiem pārsvarā krāmies vai nu pensionāri, kas ir nopirkuši jaunu to mašīnu un nobraukuši visu laiku, vai arī tā kā es, kas viņu pats var salabot. Piemēram, pēc man bija Toyota Avensis, diezgan laba komplektācija priekš Avensis 2004. gada. Man tā liekas, tā bija viens no top, kas vispār bija pieejams tur, bet tāpēc, ka man sačakarējās turbīna, to mēs it kā nomainījām. Es uzliku kaut kādu turbīnu tur lētā gala pa ģelku, un tāpat viņi īsti negāja. Un vēl es ieskrēju slidenā laikā vienā žogā, un tad, lai man iziet EU kontroli, man vajadzēja 18 000 kronas. Es viņu biju nopircis 3 vai 4 gadu atpakaļ pa 8 500 kronām. Vai man ir jēga guldīt iekšā tādā mašīnā naudu? Protams, ka nav. Un tāpēc ar veciem lūžņiem pārsvarā te neviens nekrāmies. Es vienkārši pa 3 štukām pārdevu to autiņu tālāk un nopirku savu nākamo lūznīti, kam jau bija EU kontrols uz 2 gadiem. Pirmais jautājums, kas ir ļoti daudziem radies, ko es vēl līdz šim neesmu atbildējis. Kāpēc bagātais Norvēģis brauc ar tā kā šis? Tā ir 2001. gadā Toyota Yaris Verso. Šitie viņi saucās EU kontroli, un jā, mums viņi ir 2 gadi pat šitādiem veciem Un kāpēc es ar viņu braucu? Jo viņš ir nedabīgi lēts. Tai mašīnai apdrošināšana mēnesī maksā kaut kādas 400 kronas, kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Man ir ģimenes mašīna Peugeot, jaunāks, lielāks un smukāks. Viņam jau ir ap 1000, vai ne? Teiksim, te čomakiem ir Audi A8, tam jau ir 2500 mēnesī, tikai apdrošināšana. Otrkārt, pa 10 000, priekš šitienes, jebkas braucams EU kontroli zem 15 000 ir nedabīgi lēti jau. Un es viņu nopirku, ar viņu saremontēju, tur nomainīju siksnas un visu kaut ko tam līdzīgi. Tā kā pa lielam tas bija super izdevīgs darījums. Un pats galvenais iemesls, kā jūs redzat, man tur ir saštrupēti visādi brīnumi. Es tur pārvadāju kaut kādas detaļas, kaut kādas instrumenti man ir bagāžniekā. Un man ir ļoti ērti attaisāms bagāžnieks, kur es burtiski saliku pilnīgi visus instrumentus uzreiz. Un, attiecīgi, man arī nav jāuztraucas par to, ka es kaut ko saskrāpēju, jo, kur tu viņam vairāk saskrāpēs, vai ne? Kāda man atšķirība, ka es viņu saskrāpēs? Un sliktākā gadījumā, ja es viņu kaut vai sasit, vai kaut kas ar viņu notiek vai saplīst, es viņu aizdzenu burtiski uz svalki, jeb kādā stāvoklī, un es dabūju uz akciju vēl 5000 kronas apakaļ. Tā kā, viņš ir visādā ziņā izdevīgs. Viņš arī, braucot uz 70, man ēd kaut kā 3 litru uz 100, vai ne? Tā kā, grozies kā grib, man nav, teiksim, mazā krāniņa sindroms, man nevajag tur braukt ar kaut kādu lielu džipu, lai es justos labi. Man vajag ar ģimeni braukt ērti, un tāpēc man ģimenes mašīna ir liela un ērti. Uz darbu braukt man pilnīgi vienalgi.
Un dēļ augstajām servisa cenām ir bieži vien izdevīgāk paņemt mašīnu līzingā, kam ir garantija un neuztraukties, nekā bišķiņu vecāku mašīnu, kam tev pašam ir jāapmaksā. Piemēram, pēc Raimonda Passātam oficiāli Mollerbīlī paprasīja 13 000 pa lielo tehnisko apkopu. Nu, tur siksens, eļļas, viss kaut kas. Un Winter Hansen burtiski pusi paprasīja tikai no tās cenas. Un es pats arī tur dzenu un reklamendēju, ja tu esi Stonsbergas pusē, tad Winter Hansen ir bezmaz tāds. Es neko slikti nesaku par pārējiem servisiem, bet Winter Hansen tas ir viens no supercentriem, kur viņi tev tā arī godīgi pasaka kaut kādas lietas, kurām nav nozīmes, kaut kādas lietas, kas ir svarīgāk, ko vajag samainīt un tā tālāk. Un viņi man jau zina, un es zinu viņus, un tāpēc man ir vēl bišķiņi atlaidīts, bet tas ir cits stāsts. Un mēs sāksim statistiku. Pēc jaunākajiem datiem 2022. gadā 79% no mašīnām, ko nopirka Norvēģijā, bija elektriskās. Tāpēc vēl jau smieklīgāks ir fakts tas, ka Latvijā visi baigie dīvāni eksperts par elektromašīnām, cik jums tur viņas ir 100, 200, 1000 kaut vai, nav svarīgi. Fakts ir tas, ka tur labi, ja katrs piektais vispār iekšā sēdējis elektromašīnā, bet viss sēž un bļauj, ka nē, viņas pa ziemi slikts un tā tālāk. Es kāpēc Norvēģijā 70% pērk jaunas elektromašīnas un nečīgas pa dzīvu. No pašreiz Norvēģijā esošām ir tikai 20% elektriskās. Un ļoti liels nopelns, lai te būtu tik daudz elektriskās, ir tam, ka te labu laiku bija, ka tu vari dabūt uz elektriskām mazākus nodokļus. Ievedot viņi bija jāmaksā mazāk nodokļi pa elektrisko mašīnu. Piemēram, pēc manai Toyotai sanāk apdrošināšana 500 kronām, no kurām īstenībā gandrīz pusi. Vismaz pusi man veido valsts nodokļi, kas ir jāmaksā. Un elektriskām ļoti ilgu laiku nebija vispār nodokļi jāmaksā kā tāds. Tāpēc bija pat pa sev te ir lēta un zaļa elektrība. Kas mums te pa inčīgām mašīnām šovakar ir. Esam tanki ar uļļiem, viss notiek. Ko es gribēju teikt? Ko es teicu? Elektrība pat pa sev šeit ir zaļā, jo lielākoties viņi tiek saražot hidroelektrostācijās. Augšā ziemeļos viņi arī salīdzinoši ir daudz lētāk, teiksim, nekā šeit. Un šeit jau mums bija lētāk nekā Latvijā citreiz elektrība. Tāpēc elektriskās mašīnas bija salīdzinoši ļoti lēti. Viņām gan nebija nodokļi jāmaksā, gan bija centros bezmaksas parkingi, gan viņām varēja braukt pa autobusu līnijām. Tā kā nebija sastrēgumos bieži vien janīgs. Un paši pārvietošanās tev arī uz kilometriem sanāca daudz lētāk. Es, piemēram, pēc ieslēdzu kalkulātoru un mēnesī es savā X-Trailā, ka man bija X-Trails mēnesī, es lēju ap 1000 kronām iekšā degvielā. Bet ja es braucu ar Leafu, man sanāca tikai kaut kāda nepilna 300 kronu. Kas te šovakar notiek? Nevar divus teikumus pateikt, kaut kas notiek. Tad policija, tad ātrie, tad kaut kāda amerikāņu autiņa, tad te nosprāga kādam kaut kas kontents uz līdzenu vietu. Un tie visi, kas čīks pa elektroautiņiem, īstenībā, pārsvarā ir tādi dīvāni pirdēji. Ja Latvijā to visu sačakarēja, tie čaļi, kas uztaisīja elektrouzlādes stacijas, gandrīz tikpat dārgi ir uzpildīties tā kā degvielu ieliet un vēl ilgāk. Elektromašīna sanāk dārgāk nekā ar dīzeli un viņi nav tik ērta. Protams, ka neviens viņi negribēs pirkt, bet šeit uztaisīja normāli, ka, teiksim, man, ka bija Leafs, pēc papīriem sanāca, ka viņam pirmie 2 gadi tu komūnas uzlādes stacijās pa velti varēja lādēties. Jā, viņas nebija ērtākās vietās, viņas bija ārpus pilsētām un tā tālāk. Un pat, ja es lādēju, man pilns range bija pa nakti uzlādēts, tā kā īstenībā es biju aizmirsis, kā tas ir Kalonkā braukt. Es vienkārši katru vakaru pielieku pie štepsels un no rīta jau man akalī 200 km, ko man pilnīgi pietika tajā laikā. Tagad es tā vildīgi pagriezīsies, lai jūs redz pāri pa pleci, kādas eitās mašīnas. Liekās vēl nesen 2 mēnešu apakaļ nevarēja pāri pa lūpu pāršpļaut un tagad jau pilsētas centrā, kur
cilvēki uz tevi skatās, iet mierīgi un runā pats ar savu kameru. Man tā liekas, tas ir kaut kāds šizofrēnijas paveids. Un, protams, latviešiem vissvarīgākais ir tas, vai tu vari ar savu mašīnu pārceļoties uz šejienu braukt. Es šovakar papētīju, tagad tā ir svaigākā informācija, bet kā es vienmēr saku, neusticies YouTuberim, pārbaudu visus pats. Pa lielam tās tēmas, pa ko es runāju, kā vienmēr var atrast aprakstā, un tur ir noderīgi link uz saitēm, uz valdības saitēm, kas ir oficiāls un pareizs, pēc kurām ir jāvadās. Tātad, ja tu pārcēlies uz šejienu, tad tu pirmo gadu drīkst braukt ar Latvijas numuriem, bet, kas ir svarīgs, bet tevi jāspēj pierādīt, ka to viņi te nebrauc ilgāk pa gadu. Vai tā ir kaut kāda prāmja biļete, vai tas ir kaut kāds pārcelšanās dokuments. Viņi īstenībā, ja tu kaut ko baigi izili neizdara, viņi nekad to nevienam nav pārbaudījuši. Vismaz no maniem paziņām nevienam nekad ar to nav bijušas problēmas. Ja tu gribi braukt ilgāk pa gadu, tad tev vajag izņemt atļauju. Atļauju var atrast Skatetātena mājaslapā. Un ja tu te dzīvo ilgāk pa gadu, tad tu jau zini, kas ir Skatetātena. Ja tu nezini, nu, tad kaut kas nav dzīvē pareizi sakārtots. Ne visiem dotās atļaujas, tāpēc, ka tās ir ar daudziem ķeksīšiem vai zvaigznītēm, vai ne? Tur ir jālasa mazā druka un tā tālāk. Kas vēl ir interesants saistīts ar mašīnām. Pat cik šī bagāta valsts, viņiem te arī ir ļoti diezgan forši iespaidīgi soda naudas. Un viņiem, ja tev noķer pirmo reizi mazāks soda nauda vai pat brīdinājums, bet ja tu pieķers otru reizi, tad tev tas viss paliek aizvien dārgāks un dārgāks. Piemēram, pēc es strādāju Postnordā, man burtiski bija jābrauc pa Drammenu un minimums 30 reizes, citreiz 50 reizes dienā man bija jālēc ārā. Protams, ja man ik pa 2 minūtes jāapstājas, es to jostu negribu likt. Un jā, tikko man noķēra, tad bija 1800 kronas. Tajā laikā tie bija visi 180 eiro. Opā, tas ir smukums. Interesants vakars šitai vietiņā. Un jā, un viņš teica, nu, es saprotu, ka tu ir pasniegs, bet sorry, ja mēs tev noķers vēl vienreiz, tad būs 2500 kronas. Un ja pieķers vēl trešo reizi, tad būs 3600 jau. Te tāpat ir daudz un dažādas ķipa viltīgās aplikācijas, kas parāda, kur mašīnas, kur policija dežūrē tai dienā un tam līdzīgi, bet, nu, tas ir visstulbākais. Kā jēga, vienkārši brauc godīgi, vai ne? Tev neviens nekad nepiesiesies un tu būsi mierīgi sirdi, nebūs jāraustās un tā tālāk. Tāpēc es nesaprotu Latvijā tos nīdētājs, kas, uzlika radaru un tagad mums tur valsts grib izsūkt naudu. Tā brauc godīgi, tev neviens nekad nepiesiesies, neesi loks. Tev nevajag tur braukt uz 120, brauc normāli uz savu sotaciņu un pa tiem 10 km/h tev neviens nekad nepiesiesies. Un runājot pa ātrumu, šeit Norvēģijā normāls braukšanas ātrums ir 80 km/h. Tā ātrumu reāli drīkst sodīt no pirmā pārsniegtā kilometra. Realitātē līdz 10 tev neviens īpaši neaiztiks, ja vien tu tur nebrauks kaut kādās speciālās zonās pa ātri. Skolas teritorijā es personīgi zinu cilvēks, kas brauc uz 36, 30 vietā un dabūju 1800. Es dara Postnordā dabūju tikai tāpēc, ka iepriekšējais šofers bija skolas zonā izbraucis uz 60 cauri, tur, kur ir 40 atļautais. Nu, uzreiz automātiski tiesības nost un viņiem te tās soda naudas reāli mainās, tāpēc tas, ko es skatījos un tas, kā ir tagad, tas var atšķirties diezgan pamatīgi. Kā jau es teicu, viss link būs aprakstā, bet es jums interesi pēc nolasīšu vienkārši. 30 km zonā, ja tu 31 līdz 35 km/h no 1100 kronām, 36 līdz 40 km/h 3000 kronas, 41 līdz 45 km/h 5400 kronas, 46 līdz 500 7800 kronas. Nu jā, nesen reku pacēlušās cenas. 1., 2., 23. Karoče pacēlās cenas, tā kā ātruma pārsniedzējiem slikts ziņas. 10 km zonā tev pieķeras 100 km/h 14500. Tā kā ātrumu te nevar jokot un vienkārši ievēro likumus. No sākuma tu atbrauc, tu liekas, esi ērgls, viss te brauc tā kā dievgosniņas, vai ne? Esi uzspiedīts. Pēc tam tu saproti, ka tu neesi ērgls, tu esi kretīns vienkārši, tāpēc, ka viss brauc normāli, neviens nevienu neapsteidz. Protams, ja tur vēl kāds traktors viņu apdzen, bet, teiksim, ja tu brauc pa kaut kādu mazu ceļu, tad tur brauks normāli 10-15 mašīnas rindā, neviens nevienu neapsteidz. Nu,
tās 2 minūtes, kad tu paspēsi pēkšņi kaut kur uz darbu, nav tā vērts, lai tu riskētu sev un citu dzīvībām. Kā es saku, vēl suca tevim, pa tevim man vismazāk žēl, man vairāk ir žēl tie pārējie cilvēki, kam tu skādu uztaisīs. Un starp citu skāde, viņiem arī nozīmē tieši to pašu, ko Latvijas. Tas tāds interesants. Vecās mašīnas, reāli vecos lūžiņus, te vienkārši aizved uz atkritumiem, uz pārstrādi, un tu dabū 3000 kronas. Ja cenas nav mainījušās, tad uz Ziemassvētku akciju parasti 5000 kronas. Un pirms Ziemassvētkiem izdevīgāk nodot mašīnu, no tavas sēciņa pa veltu aizved un vēl samaksā tev 5000 kronas. Tā kā, ja tev ir kaut kāds noplīsis lūzens Norvēģu numuriem, aizvāks tev to lūzenu un vēl samaksās bišķiņ labāk. Uz svalkām viņam te interesanta sistēma. Uz svalkām te var braukt, bet tev pašam visi jāskrūvē nost. Reāli viņi nepārbaudīs ne tavu koferu, neko. Tā kā ļoti daudz tur brauc. Viņi aplasa svarīgākos dačiks un parāda tur kaut kādu, nezinu, tur virzulu, gaisa filtru, vēl kaut kādu sūdu. Viņiem par to paprast pārsimts kronas un reāli tu savāc tur bieži vien kaut kāds dačiks, nezinu, kas tur ir, kaut kādi, zin, tur crankshaft sensori, vēl kaut ko noskrūvējis. Es nesaku, ka tā ir forši darīt, es vienkārši saku, kā viņš te dzīvē notiek, un tāpēc nevajag man pa ķēmu uztaisīt. Es vienkārši jums burtiski izstāstu pa viss, kas te ir, gan skaisto, gan slikto. Kas vēl man baigi te patīk, uz vasaras sezonu, tagad siltais izbrauc ārā vecie klasiskie amerikāņu muskuļu auto. Veterāna auto, nu tie vēsturiskie ķipa skaitās. Un, protams, neviens negrib, lai viņi sarūsē, tāpēc pa ziemu neviens ar tādu nebrauc. Pavasar viņi te tīri var redzēt, ka pensionāri izbrauc, zina, izbauda vasaru, tur nolaiž jumtu un brauc ar savu amerikānu. Un tā viņi burtiski uz katru stūru, un tā kā tagad ir pēdējās siltās dienas, arī, teiksim, šodien pat bija plus 26, tad pilns ielas ar viņiem bija dienas vidū. Un it sevišķi uz mazajiem ceļiem gar krastmalu, tā viņi tur reāli plezīrā, zin, tur savelk savu ādas lidotāju jaku un savu kundzīti sirmā blakām un lēnām kuģo pa tiem maziem celiņiem. Droši vien firmas īpašnieks vienkārši nopirka, lai izbrauktu pa vasaru plezīram, un viņam tas ir arī kā reklāmas stends. Ritīgi smuks šitas vecais Volviķis. Un, ja jums liekas, ka Volviķi dārgi, tad es skaties uz šitādiem veciem brīnumiem, nu arī vienu uzsit asini, gribējās kaut ko nopirkt, tad šitas maksā tā kā Volvo šitas te džips, kas viņam ir V60, nu tas vidējais, vai ne? Un cilvēki šeit brauc daudz mierīgāk nekā Latvijā. Latvijā liekas, ka visi ir driģeni sēdušies un kaut kur nesās, kaut ko nokavēs, vai ne, bet kā man čomaks Mišs teica, labāk ir 7 mājās nekā 6 uz slimnīcu. Mašīna apdrošināšana ir tā, ka viņu ik pa pusgadam tu drīkst mainīt. Un sevišķi no sākuma es arī iesaku mainīt, tāpēc ka katru reizi, kad tu gribi mainīt, tev vai nu vecā firma piedāvā tur kaut kā 10% lielāku atlaidi, vai arī jaunā firma tev uzreiz grib tā kā pārpirkt. Viņi tev iedos lielāku atlaidi, lai tu tikai iet pie viņiem. Un vēl te ir prikols, ja tev vienā firmā ir vairāk kā 3 apdrošināšanas, pieņemsim tur mašīnu apdrošināt, tad tur imbo, māju apdrošināt, un tā kaut kādu vislētāko ceļojumu apdrošināšanu. Pa to tu vēl var dabūt mīnus 5% no summas, tā kā ir vērts to visu papētīt. Ja tu pareiķinās to ilglaicīgi uz gadu, teiksim, tev tas diezgan atpelnīsies ātri. Un pēc kādu laiku jau viņi tev paši zvanīs, varbūt tur bišķiņi tracina, ka kaut kā tev apdrošinātāji kaut ko mēģina akalt ieskapēt, vai ne, bet tu diezgan ātri tā tiks uz vislielāko atlaidu, un tas jau ir diezgan iespaidīga summa. Tā mēneša maksā pa apdrošināšanu ir iekļautā ne tikai apdrošināšana, bet arī valsts nodevi, jeb nodokļi. Un tāpēc, kad tu ej EU kontroli vai tehnisko apskatu, tev nekāda nodokļa nav jāmaksā, tu jau katru mēnesi to izdarīsi. Un kā var redzēt, tagad man te mazajā ekrānā, piemēram, pēc es šobrīd esmu apdrošinājies IFA, un tur uzreiz rādās, kāda summa ir valsts nodokļi un kāda summa ir tīra apdrošināšana. Jo vecāk, lētāk mašīna, jo lētāk apdrošināšana. Piemēram, pēc, es neatceros cik precīzi, bet jūs to tagad redz uz ekrāna, ir manai vecai Toyotiņai nepilni 500 kronu mēnesī. Un, teiksim, manam Peugeot jau sanāk gandrīz 1000, ka jāmaksā mēnesī. Un pieņemsim, man čomakam ir Audi A8, un viņam ir superkasko paņemts, un tas ir 2500 kronas mēnesī. Nu,
tā ievērojama naudas summa jau, ko es, teiksim, nekad negribētu maksāt tik daudz tikai par kaut kādu apdrošināšanu. Te baigi arī jālasa, kas ir iekļauts. Tā kā mums saucās Okta Latvijā, vai ne, tad šeit ir Dell kasko, kasko un super kasko. Un Dell kasko tur pa lielam ir iekļauts nekas. Nē, kā kurā firmā citām ir, teiksim, iekļauts, ka tu braukt pa Eiropu, citiem atkal ir ķipa forša lēta apdrošināšana, bet tagad tu gribi braukt uz Eiropu, tev ir papildus jāapdrošina. Un man vēl ir arī loga apdrošināšana iekšā tai cenā, jo šite bērš čembu virsū, sevišķi mazākās ielas, tur ir sīk sasmalcināts čembu virsū. Un ļoti bieži te vienkārši logs izbungā tur ziemas beigās bezmaz. Ja tu pabrauc bišķi vairāk pa tām mazām ielām, tad tev bezmaz katru otro gadu jāmaina priekšējais stikls. Super kasko jau pat ir, viņi ir, protams, ļoti dārgi, bet tai pašā laikā tur ir pat apdrošināts, ja tev mašīna ir salūzus, viņi pat motoru tev sataisīs par to apdrošināšanas maksu. Un, teiksim, kamēr tev ir salūzus mašīna, tikmēr jau tur ir iekļaut iekšā arī īres mašīna un tam līdzīgi. Tāpēc viņi ir traki dārgi, bet ja tu to var atļauties, tas, protams, ir baigi patīkam, to es nosakts jebkurā gadījumā. Kas vēl te ir atšķirīgs no Latvijas, te ir parastās mašīnas, vieglās mašīnas ar pasažieriem, un tad te ļoti daudzi brauka apkārt ar zaļajiem numuriem, un tā skaitās tā kā kraus mašīna. Bet tīri teorētiski kraus mašīna viņiem ir, es tur neesmu izpētījis līdz galam, bet tie zaļie numuri vienmēr ir bišķiņi lētāk. Viņiem ir savādāk nodokļi, mazāk nodokļi jāmaksā. Es nezinu, vai katru mēnesi mazāk nodokļi vai tikai pērkot, bet ļoti daudz te Gelvageni, tur Range Rover, Land Rover un viss pārējie braukā zaļie numuri, baigie kraunieki, vai ne? Man tā liekas, vai viņam nebija 500, ir Gelvagens, tur biturbo, šitās AMG versija, viņš ir kraunieks, vai ne? Tā jau vienmēr un visur servisos strādā gan normāls servis, gan ir tāda babai servis, kur kaut kāda, no šitiem te turku vai arābu vai kaut kas tam līdzīgs strādā, un tikko viņi, teiksim, ierauga kādu cilvēku, kas tur īpaši nesaprot pa mašīnām, tad viņi tur nokāsīs pliku, bet pārsvarā ir diezgan normāli. Kā es teicu, mēdz arī apjāt cilvēki te diezgan. Teiksim, es biju pats nomainījis Avensisām, biju nomainījis visus bremžu diskus un visus brakepads, visus. Un man nebija laiks, un sieva aizbrauc uz vienu servisu, viņa iziet to EU kontroli, un viņa pasaka, ka man ir norūsējuši bremžu disku, un tāpēc nav iziet apskatu, ka ķipā jāmaina. Es burtiski 3 dienu apakaļ biju pacēlis, es vēl pārbaudīju, vai visi pareizi nodils, vai viņi tiešām viss strādā, vai nav kāds cilindrs ierūsējis, vēl kaut kas. Viņi man sievai uzreiz, nē, tur, bezmaz katastrofeni, ka jāmaina visa sistēma. Es biju tik priecīgs. Un te salīdzinoši nesen bija skandāls, kur kaut kāds lietuvietis bija pa kreiso tirgojis šitās te EU kontrolu gušentu. Un bija noķerts un vairāk kā 500 mašīnām noņēma lapiņas nost, ka vairāk nedrīkst piedalīties satiksmē, iedeva 1 mēnesi laika, tevi jāpāriet, jāiziet pa jaunu. Un manēji Toyotiņi arī trāpīja zem to pašu, jo bija gājuši tai servisā. Bet pēc tam, protams, uzrādot čeku, tu tur dabū naudu apakaļ. Vēl viena tāda bišķiņ pa tēmu, kaut gan īstenībā tas nav par to tēmu. Tie, kam pieder māja, tiem pieder arī daļa no ielas, teiksim. Ja kāds nopērk centrāli lielu māju, tas parkings uz ielas, tas pieder viņam. Viņš to iedod apsaimniekotāja firmai, kas tur brauks un liks sots, ja tur kāds būs noparkojis un nesamaksājis, bet tas parkings pieder reāli tai mājai. Protams, viņiem attiecīgi arī tur ir jātīra trotuāri un blablabla, tāpat kā Latvijā, bet tev nav tikai pienākumi, tev ir arī kaut kāda bonus. Jūs šito redz? Jaunais elektriskais ID bazi un apiekabāģi. Un tieši aiz viņa reku Mercedes, kas jau gandrīz tā kā limuzīna un apiekabāģi. Un viss tas prikals ir tāds, ka šitai gan Teslām ir piekabāķi, gan Priusiem, visiem pa kārtu, un arī ļoti bieziem modeļiem, teiksim, V12 Mercedesiem arī ir piekabāķi. Un viņi paši velk visu kaut ko, un viss tas prikals ir tāds, ka šeit piekabēm nav jāmaksā nodokļi.
piekabu apdrošināšana iet zem mašīnas apdrošināšana, un piekabiem nav jāiet tehniskā apskata vispār nekad. Ja tu nopērci piekabu, tu vienreizēju ieguldījumu uztaisi, un viss tev nav jāuztraucas, tev tur nav tā kā Latvijā čakarējās katru gadu ved, pārbaud visus riepas, visus pārējos, tur uguņus un tā tālāk, vai ne? Tev tas ir vienreizējs investments. Ja tu nopērci piekabu, viņš tev līdz mūža galam bezmaz tur, kamēr sapūsi burtiski. Un pat cik te pārodašanas viss pārējais ir diezgan dārgs, tad cilvēki vienkārši vienreiz samaksā pa piekabu, vienreiz uzliek piekabāķi un brauc ilgi un laimīgi. Tas tāda interesanta niansīta, un es uzskatu, ka tas ir arī baigi foršs un pareizi, ka nav ko slaukt cilvēks. Kaut gan Latvijā atkal ir otra problēma, ja Latvijā kāds tev nekontrolē, tad mēs jau nepieskatītu, ne? Cik nav tūkstošiem cilvēku, kas mašīnu taisa tikai uz tehnisko apskatu, un tāpēc arī varētu būt, ka Latvijai tā sistēma. Kas vēl Norvēģijai saistībā ar mašīnām? CSDD vietā, viņiem te saucās Vegvēzen. Kad tev ir bankai ID, lai tu vari ielogoties iekšā, viss ir izcili vienkārši. Teiksim, tu gribi nopirkt mašīnu vai piekabu, vienkārši nosauc savējo ID numuru, tev uzreiz uz telefona automātiski atnāk īsziņa. Tu burtiski 2 minūšu laikā var pārrakstīt mašīnu uz sevīm. Protams, ja vien tu vari samaksāt 1500 tā vidēji maksā pārrakstīt mašīnu tīri nodokļos un tādā ziņā. Pirms tu pērc mašīnu, ielogojies Vegvēzenā, iekopē mašīnas numuru, paskaties, vai viņiem nobraukumu nav lēkājuši tur pa gadiem, vai pēkšņi, zin, tur viņš 5 gadus brauc, katru gadu ir vismaz 20-30 tūkstoši, un pēkšņi viņš tikai 500 km nobrauc. Arī tā kā man nu pat čomoks pirka mašīnu, viņš teica, vienai mašīnai bija atrāds 16 īpašnieks, nu, tur nav kaut kas tīrs, vai ne? Tāpēc vajag baigi skatīties. Kas vēl ir baigi svarīgi? Ziemas riepas, tur arī kaut kā datuma. Svarīgākais, kas ir pa ziemas riepām, ka tev ir jābūt tādām riepām, kas atbilst ceļa segumam. Jo ir kalnu pārējais, ka mēs, teiksim, pāris gadu apakaļ brauc uz Bergenu, tur bija brīdinājums, ka tur var būt apledojis, var būt sniegs, ka jābūt ziemas riepām. Mēs jūlija vidū braucam uz Bergenu un mums ir vajadzīgs ziemas riepas. Ja tev paveicās un nekas nav, tad to vasarinēm izbrauks, nekas nebūs. Nedodies būs kaut kāda vismazākā avārija un viņi pieķers, kā tādā vietā, kur ir bijis brīdinājums, tev būs vasaras riepas, tad tev izrakstīs pa pilno un vienalga, vai tu būs vainīgs, vai tas otrs būs vainīgs, tu būs vainīgs, jo tev nebija sezonai atbilstošs riepas. Tu maksās gan savu apdrošināšanu, gan viņa apdrošināšanu un būs baigi dārgi. Iebraucot Oslo, ir uzreiz zīme, ja tev ir pikdek, riepas ar šipiem, tad tev ir jāmaksā papildus kaut kā tur nodeva par to, ka tu bojā asfaltu, ne? Pat tai pašā laikā citos rajonos, augšā ziemeļos kaut kur, ja tu brauks bez šipiem, tad uz tevi jau sāks skatīties, ka tu tāds, dīvainīts, jo viņi saprot, ka viņi ziemeļu tauta, ka te var būt permanent haiss, patstāvīgs ledus, ka te nebūs nokasīts līdz asfaltam, un tāpēc tas ir normāli, ja ziemas laikā ir slideni ceļi, vai arī, ja ziemas, saprāt robežos, protams, vai arī, ja ziemas laikā ir ledus uz ceļa. Tas ir tikai normāli, tas ir dabīgi, tev ir jāmāk ar to braukt. Tāpēc viņiem arī tiesības liekot ir baigais uzsvars uz to, ka tu esi braucis gaišajā diennakts laikā, tumšajā, arī pa vasaru vai arī pa ziemu. Mēs sērijā pa mašīnām nepieminēs degvielas, vai ne? Degvielu. Tātad degvielas cenas te reāli mainās pa stundām, ķipa kā biržā nomainās, tur nosvārstās, tā viņiem arī tas viss te mainās. Bet te pašā laikā ir tāds paterns redzams, ka visdārgākā degviela parasti ir pirmdienas rītā. Mēs parasti liek kaut kādu svētdienas vēlā vakarā vai arī pirmdienas agrā rītā, jo tās cena nomainās plus mīnus 7:30, kā, viņi jau saka, ka tas ir ķipā neatkarīgi iemesli dēļ. Viņiem realitātē viss ir sarunāts un viņi tur pieskaņo tās cenas viens otram. Bija pēdējās siltās dienas, vēl pirms ziemas miega izvēl gārā visus savus klasiskos autiņus. Redz, tur tālumā ir Kalonka Eso. Un šitas sirkuļu darbinieks, viņam citreiz ir binoklis, bet tagad saulesprīt pretī, tāpēc viņš nesūdu neredz. Un viņš karoči vienmēr iet un paskatās, kāda ir blakus cena Eso, un tad aizsūt regu īsziņu uzreiz. Un pasaka, vēl gan nav saskaņots. Vislētākā degviela parasti ir svētdienas vakarā,
vai pirmdienas rītā līdz kaut kādiem maksimums 7:30. Tad viņi viss pēkšņi uzlaic augšā. Pēc tam viņi tur pa nedēļu peld uz augšu uz leju, teiksim, man tā liekas, kādreiz vismaz bija, ka trešdienās ir bišķiņ lētāk vakar pusē. Piektdienas vakarā atkal viss brauc tusēties, atkal degvielas cenas viss ir augšā. Un, teiksim, šobrīd Circle K, es nezinu, vai jūs redzat, 25 kronas un 48 oras. Nu, lūk, tāda mums mazā sērija pa mašīnītēm sanāca. Un kā parasti, ja tev patīk šī tāds saturs, nospied laiku. Tas ne tikai ir man patīkam, bet arī palīdz izplatīt man video plašākai publikai. Un kā visiem citiem kontenta taisītājiem, arī man 60% skatās neabonējot. Es turpināšu veidot līdzīgu saturu. Un, ja tev tas ir interesants, nospied abonēt, tad tev vienkārši katru reizi, kad es uztaisīšu video, parādīsies tas viss jau pirmajās lapās. Ja jums ir kāda īpaša mīļa tēma, pa ko jūs gribētu uzzināt, uzrakst komentārā, un ja jūs izlasat komentārā kā tēma, kas jums patīk, uzspied laiku, un pa populārākajām tēmām mēs uztaisīs pēc iespējas ātrāk jaunu video. Mani ieiet strādāt, un jūs atkal gaida nākamās nedēļas video.